Es gribu būt tur, kur manas prasmes un spējas tiek novērtētas un ir derīgas. Un nedod Dievs, kāds atnāks un pateiks, Darija, varbūt uzmērēsim aizīti. Jā, liekas, ka normāls. Es pat esmu, godīgi sakot, pirmo reizi, tāpēc, ka man iepriekšējais meitenes nebija ar to fokusēšanas kanālu. Ja? Tātad, man ļoti palīdzēja, es negribu slavināt to cilvēku dizainu. Vispār domās, ka es sajūtos prātā. Nu. Čau, mani sauc Darija Krasteņa, un es esmu cilvēka dizaina pasniedzēja un analītiķa. Un šeit ir sarunu šovs, kurš saucās Cilvēka dizaina virtuve. Šeit mēs runājam ar viesiem par cilvēka dizaina sistēmas pielietošanu dzīvē. Abonē šo kanālu, lai nepalaistu nākamās epizodes garām. Šajā epizodē mēs satiksim intimitātes koordinātoru, TV seju, raidījuma vadītāju, modeli, Zero West un ērto apģērbu blogeri. Pirms es pasaku, kas tā ir, es gribētu pateikt par viņu no cilvēka dizaina sistēmas. Manifestējošs ģenerators 2.4. Jutekliska un emocionāla, kas citus cilvēku vajadzības jūt it īpaši caur pieskārieniem. Dabas dots talants redzēt tādas detaļas un mazākās nianses, kas spēj uzlabot mūsu nākotni. Caur kritisko skatu uz dzīvi spēj ieraudzīt dziļāk nekā citi. Talants ir apgūt jaunas prasmes diezgan ātri, ja vien viņa uz tām atsaucās. Viņas fokusēšanas spējas ir nepārspējamas, ja vien ir iegūta emocionāla skaidrība. Izcils draugs un ģimenes partneri in crime, kurš vajadzības gadījumā spēs atbalstīt un uzņemties atbildību. Un tā ir Māra Slejā! Un tu prasīji, vai es raudāšu? Es citādi pieteiktu. Šeit man atsūtīts. Kas tur bija rakstīts? Es to ārprāts. Es tik krūti īstenībā var būt, ja? Tu esi tik krūta. Tu paskaties, es esmu pat saģērbusies kā ērto apģērbu blogeri šodien. Es tev ļoti mīlu. Es viņu aizmiršos par tiem pieskārieniem. Un vispār man besija ārā, tāpēc, kad es tik daudz ko pati saguglējos par to cilvēku dizainu, kad es palaižu garām to esenci, un šeit tu man atsūtīsi. Es ielikšu šo kolāžiņā. Laiks beidzot kursos atnākt. Es pretojos tādus kursiem. Nē, kaut ko es esmu noklausījusies. Un pēc tam, man liekas, jau bija arī uz konsultāciju pie manis. Lielākā spēja cilvēku dizainā ir pārdot to citiem. Tāpēc, kad es ļoti daudz ilgi kautrējos par to, tu man neuzdevi jautājumu, bet es atbildu. Es ļoti ilgi par to kautrējos, kad cilvēki sauc viņu rupjos vārdos, visiem vēl joprojām. Bet visi man apkārt zināja, kas ir cilvēki. Un tagad es arvien drošāk jūtos arī par to runāt tā kā publiski, jo man dzīvē tas daudz ko noderējis. Bet sākumā tu kautrējies, vai ne? Tā ir ezotēriks un tāro sūds. Jā, šāds man vēl nebija YouTube. Jā, un to es pasaku, jo es gribu noņemt cilvēkiem atbildību par to, ka neuztver šo nopietni. Es gribu tā kā neuztver šo nopietni. Es tā kā īstenībā šitas ir riktīgi nopietni, tu riktīgi daudz ko no tā var iegūt. Bet neuztver to nopietni. Labi, es eju atpakaļ terapijā, arī esmu tā kā viss kārtībā, nav tikai cilvēku dizains. Tā kā bišķi atkal attaisnojies. Jā, redzi, man ir kauns, bet es tevi mīlu. Jā, un es zinu, ka tā arī zvani man un prasa kaut kādas lietas arī par cilvēka dizainu, jo arī kaut kādos tādos, key momentos, arī kaut kādi ir tādi punktiņi, ko var uzlikt ar CD, kas kaut kāds, bet mēs par to pārunāsim. Un vēl ko es redzēju, ka kaut kādā ziņā es arī biju, es negribu teikt, es tevi ietekmēju, bet kaut kā man ļoti liels prieks, ka kaut ko es izdaru, ka varbūt es tevi kaut kā labi ietekmēju, jo, piemēram, tikko tu kursā biji ierakstījusi par divnieku profilu. Tu kaut kādu papildu sekciju, un es klausos Instagramā, bet tāds, nevar būt, ka tas no man tā jautājuma iznāca, bet egoisti. Nē, klausies, tas ir īstenībā ir kaut kādas lietas, kuru mēs ar tiem aprunājam un runājam par tiem pašiem tur kaut kādām niansēm, ja? Es pēc tam arī sāku, zin kā, es vienmēr ieklausos, ja? Tā kā māku tieši cilvēka dizaina sistēmu ieklausos, vai tiešām, ja, cilvēks šo ir novērojis, vai tiešām viņš to ir paeksperimentējis, ja? Un es to neatmetu, ja? Es vienmēr tā sāku vērot, skatīties un redzēt, vai tas strādā vai ne. Labi, klausies, jā, bet starp citu, tu influencē ar savu profilu, starp citu, 4-nieku, jā. Es esmu pateicoties tev pa lielam, man tā šķiet, esmu nokļuvusi, kā būt laimīgai kaut kādiem mazīm tiem tīkojumiem. Tas nav jau nekās maziņš. Tu zini cilvēku dizainu, zini Darju. Es novilkšu žaketi, man jau ir karsti. Es teicu, ka man būs karsti. Ko es tev gribēju uzprasīt, jā? Tā kā es tev esmu pieteikusi, jā? Tā kā tu dzirdēji, tieši no cilvēka dizaina. Jā, vai tev ir ko piebilst? Vai tev varbūt ir ko tu vari pakomentēt? Es par pieskārieniem biju ļoti pārsteigta. Es vispār man nebija faila, no kurien, kas tā pa līnija, kas par pieskārieniem? Es tev pēc tam izstāstīju vienkārši daudz, nekā tas jau tāds ļoti niansēti. Jo es esmu pieņēmusi, ka mana mīlestības valoda primāra šobrīd ir vārdi.
pieskārieni man bija citā dzīves posmā. Pēc citām teorijām, jo man ļoti patīk teorijas. Jā. Un man terapeits saka, beidz domāt par teorijām. Jā, bet par tiem pieskārieniem es gribēju, ka tu man pastāstīsi, jo es nesapratu. Es saprotu, ir tas, ka tu pat esi pabeigusi intimitātes koordinātoru kursus, kas ir kas? Drošs veids, kā pieskārties, ir drošs veids, kā veidot seksa ainas filmās. Drošs veids. Tu pat esi izmācījusies, tā kā, teiksim, profesija, ja? Kur ir saistīta ar pieskārieniem. Un kā mācīt pareizi cilvēkus un koordinēt tieši pieskārienu jomā. Nu, ja, tikai intimitātes, tas, kad sajūta emociju nodošanās spēlēšanā. Jutekliskums emocijas. Jā, un tāpēc es saģērbos smuki un viņa. Saģērbos kā Māra. Bet tāpēc, ka man Dārija regulāri pārmet, un pirmās tikšanās... Es nekad neesmu pārmetus. Nē, kad tu pārmet, bet es teikusi, ka es tā kā nerādu savu juteklismu sievišķību ārā. Tikai darba bildēs. Un šodien man Dārija tā saka, labi, uzlūkšu apžimu alku. Un viņa teica, Jūs bija domājis, ka tu arī atnāc kā... Es visu laiku mīlu pieskārienu. Pārsteig pa pieskārienu. Jā, ko mēs gatavosim? Mēs gatavosim ēdienu no mūsu pirmā tikšanās nedēļas. Tu viņu neēdi, paldies Dievam. Mēs ar Dariju iepazināmies Romā, kad mēs bijām vienā šovā ceļojumā. Un mums bija uzdevums ar Jāni Kozlovsku uztaisīt ēdienu Itāļu gaumē. Mēs to uztaisījām Teikanā viesnīcas numuriņā. Un šodien mēs to pašu ēdienu, kas ir tā kā itāļu klasiskais ēdiens, kur ir tikai makaroni, siers un pipari. Mēs tur salātus pieliksim klāt pēc tam, lai vienkārši nav tā ka nekā. Normālā virtuvē. Es to ēdienu taisīšu trešo reizi dzīvē. Varbūt mēs nepēdīsim. Tā kā sanāk, mūsu virtuvē ir recepts ar vieglumu, jā? Vai ne? Jā. Vai nu kā sanāk? Jā, vai nu kā sanāk. Šodien būs kā sanāk, es likšu ūdenī varīties. Māris, starp citu, cilvēka dizaina sistēmā ir 4 motori, jā? Tas nozīmē to, ka viņa ir ļoti, ļoti enerģētisks tips, jā? Ar savu adrenalīna drive, ar savām emocijām, ar nenormālāko dzīves spēku un arī ar gribas spēku, bet mēs par to runāsim, kamēr Māra liek. Jā, es nemāku. Manā ģimenē ēst pārsvarā taisa vīrs, uz kur viņš? Jā, es šeit uzliku. Tā uzliekam vārīties, lai vārās. Tad mēs varēsim rīvēt sieru. Jā, tu rīvēs māki. Jādara projektors stāvi un baudi dzīvi. Mājās ir viens projektors, viņš neko nedara. Jā, tu taču tikko teici, ka viņš gatavojas. Tāpēc, ka es viņam palūdzu. Man šodien palūdzu. Viņam taču nav definēts saknes centrs, vai ne? Tāpēc viņš ātri vien izpilda, ko tu palūdzi viņam, jā, ar savu definēto sakni. Tāpēc mēs neizpildam. Mums ir tā, es nedarīšu. Tā, davai, ko tu man tur stāsti? Tas par 4 motoriem, es nedzirdēju. Tu jau to zini noteikti, tu esi salasījusies noteikti internetā. Es varu lamāt, huja enerģija. Redzi, man vilnas uzkāpa. Klausies, labi. Pasaki man, lūdzu, ja tu būtu kaut kāda filma, dēja, nezinu, kaut kāda grāmata vai kaut kāds supervaronis, kas tas būtu? Marslēja. Ir tāda grāmata? Nē, tāda dievs, ir tagad jaunieši tā saka slēja un tas Marslēja. Es nezinu, nē. Man patīk mana dzīve un mana filma. Es nesen sapratu, ka man... Tu kā metaforiski varbūt, tā kā tu skatījies kaut kādu filmu, tā ir mana dzīve, jā? Lara Crofta vai 5. elements vai vienradzis. Es tieši savai terapeitei teicu, ka es esmu tā kā vienradzis, bet tas asiņkārais no Skandera ir tāda grāmata, bet kurš vāļājas dubļos. Tā kā riktīgi smuks, bet visu laiku dubļiem netīrs. Tas vēl par mani. Paskaties, tu visus tādus tēlus esi izvēlējusies super seksīgus, super skaists Lara Crofta, jā, 5. elements, tur tas vienredzis, viņa tur nes redzējusi. Milēņa starp citu esot ļoti līdzīgi, daudz saka, man uzkrāso pareizi, mēs esam ļoti, ļoti līdzīgi. Man vispār uzkrāso, kā grib, kā modeli, un es izskatos daļu, kā es pēc tevis arī varētu izskatīties. Tu esi apģērbusies pēc maķija? Šodien. Ok, labi. Interesanti. Tad tādas viņas ļoti dinamiskas, ja? Jā, es arī, man liekas, esmu dinamiska, pēc pieredzes, ko tu saki. Man patīk, ka ir drives, ka var darīt, jo, ja es nonāku situācijā, kur nav, man neļauj izpaust, es tieši tagad arī savā kolāžā ieliku to darba situāciju arī. Ja es gribu būt tur, kur manas prasmes un spējas tiek novērtētas un ir derīgas, nevis būt tur, tāpēc, kad es tur esmu, bet tāpēc, ka es tiešām varu augt, attīstīties un darīt un piedzīvot un pavilkt līdz citus. Bet nevis, ka es esmu kā līderis, bet esmu afigenais laba darba darītājs. Tu man pateiksi, es izdarīšu, jā, reāli. Un, ja tev, piemēram, piedāvāta darbu, kur, piemēram, ir kameras priekšā ir jāguļ 4 dienas, tu laikam atteiktu. Nē, es to varu darīt. Tas maksā, jā.
Pa naudu? Bet, par šito mēs varam pieskarsimies, vai ne? Tā, klausies, ūdens, jā? Lūdzu. Tā, man ir stress. Tu visu Tur jau viss notiek. Nu, viņš ātri man ir plīts, jā. Tā, uztais, lai mazāk vārās. Jūs arī ēdīsiet? Vai tu zināji Māras bodygrafu? Komentē, ja tu esi manifestējošais ģenerators un aizsūti šo video noteikti kādam savam draugam, kas ir manifestējošs ģenerators. Mēs esam uzsākuši šo jaunu projektu cilvēka dizaina virtuvi, un mums ļoti svarīgi gan jūsu abonēšanas ķeksīši, ja, gan arī jūsu komentāri. Ja. Nu, es nevaru atrast lāpstiņu. Tā, kamēr Māra taisa makaronus, es būšu ļoti priecīga. Mēs būsim ļoti priecīgi, ja redzēsim jūsu komentārus. Un starp citu, ko es esmu piefiksējusi, ka Latvijā ļoti reti parakstās, ja abonē YouTube kanālus. Ja? Jo abonēt var tikai tad, kad jūs esat paši ielogojušies YouTube sistēmā. Man vismaz tā agrāk bija, tāpēc dažreiz ir slinkums ielogoties. Nu, tas ir, varbūt jauniešiem tā nav. Es baigi daudz netaisīšu. Labi? Jā, taisi, cik tu gribi taisīt. Jā. Es ielikšu vēl. Manā gadījumā tā ēst gatavošana traucē runāt par cilvēku dizainu. Tā, labi. Kamēr mums vārās makaroni, pasaki lūdzu īsi taviem vārdiem, kas ir cilvēka dizaina sistēma? Cilvēka dizaina sistēma, manuprāt, jebšu kā tu vispār man uzsēdinājuši tajā aķitē Romā pirms 2 gadiem gandrīz, ir veids, kā labāk saprast un pieņemt citus. Man tas bija stāsts par citiem. Un es zinu, ka es neatbildu tagad uz tavu jautājumu. Kāpēc? Ļoti labi atbildi. Jo man tā nav kaut kādas pareizes, nepareizes atbildes. Jo zinu, ka tu teici arī par to, ka fokus un par to, kas var parādīt to ceļu. Man liekas, jādara šitā, tu dari tā kā ding, zinu, ka strādā, dari. Un tagad ar cilvēku dizainu saprot, bet katram ir citādāk. Tu man par tiem pašiem mērķiem un nemērķiem. Man, piemēram, es pilnībā saprotu, kā ir dzīvot ar baltu šo ego, sirdsēm. Jā. Atslābs un neko nedara. Es tā gribētu. Tā nav gluži, ka neko nedara. Tur ir gan ir mazliet vienmēr zin kā tāds, forši gulēt uz divāna. Nē, ar balto ego nevar vienkārši gulēt un tev nekrīt. Jā, tur bišķi savādāk. Pastāsti par vajag mazāku. Vai tu man vairāk pastāsti par to definēto, jo man šobrīd problēmas tieši ar to. Bet tā, cilvēku dizains kopumā, manuprāt, tiešām ir. Es daudz iejūtīgāka, maigāka un saprātīgāka esmu ar cilvēkiem, nevis tikai kā agrāk es izdabūju viņu bērnības traumas ārā. Un tad es viņu, tev tas ir noticis, tāpēc tu tā, es tagad tevi pieņemu, jo tu man padalies. Tagad tā, iedod datus. Tādā ziņā arī tagad es neņemu tik daudz datus, bet, ja man cilvēks iedos, ir tas teiciens, ja kāds tev prasa savus dzimšanas datus, beidz prom uzreiz. Bet klausies, bet labi, tagad tev ir tas instruments, lai tu varētu iet šo te procesu caur to bodygrafa redzēšanu, lai pieņemtu cilvēkus. Bet jau tomēr kā nekā tulīt būs 2 gadi kopš šajā sistēmā. Nav tā, ka tev jau dēļ tā, ka tu esi tik daudz redzējusi dažādas bodygrafus, tik daudz skatījusies, varbūt tos cilvēkus, miedarbojusies, ka tev ir, pat nevis tu tur skaties, ka viņš tur, piemēram, ģenerators vai projektors, bet tu iekšēji jau pieņem uzreiz to cilvēku. Tev pat nevajag varbūt datus, ko viņš runā, tu tāda, viņš tad jūtīgas lietas runā, bet... Ne, par kavēšanu solījumiem, piemēram, tā kā es nav to, kā var neizpildīt to un to, tāds, viņš ir balts egocentrs. Bet man visvairāk tieši par tām emocijām, kā es ietekmēju citus, kā es varu spiest uz citiem tieši ģimenes kodolā. Man tas ļoti, ļoti, ļoti palīdz, jo man ir daudz enerģijas. Es varu salauzt, es varu iznīcināt, es zinu sevi. Un caur cilvēku dizainu es to mācos arvien mazāk darīt, saprast, bet viņam ir viņu ceļš. Viņam ir viņš, bet, piemēram, ko es pēdējās 3 nedēļas daru, saku, man ir vilkme, netraucējiet! Es nezinu, vai tas ir pareizi, bet tagad man tā ir tāpēc, ka es nenormālā ieeju stresā, ja man traucē tajās 5 minūtēs. Ko es izlasīju tavā aprakstā? Fokusēšanas spējas, ja? Un cilvēki dizaina šīs te fokusēšanas spējas ir saistīts ar to, ka tu vienkārši esi nofokusēsies un nedod Dievs tev kāds no malas šitā traucē, ja? Tad tu nevari vienkārši tā kā, izrauties. Un starp citu, ja, to, ko tu šodien, man neviens vēl viesis nevienā cilvēka dizaina virtuvē nav pateicis, ka viņam grūti runāt un taisīt ēst. Tā nav lieta, ko man patīk darīt. Jā, bet tev ir fokus vai nu šeit, un tad vienkārši netraucēt man, ja? Vai nu šeit, ja? Tā kā uz runāšanu. Ja? Tu redzi, tu nedari vienlaicīgi, ja? Man liekas, ka es varu darīt vienlaicīgi. Es tagad to skatos un vēroju, ja? Tāpēc, ka es domāju, kāpēc? Tāpēc, ka man nav kaifs. Ja es daru paralēli, es neizjūtu kaifu, ja es tikai ar tevi runāju. Es jūtu kaifu. Tavs ģenerējošais kanāls, ja, viņš ir saistīts tieši ar šo te fokusēšanos. Ja? Un tā fokusēšanās ir tādā būt nekustībā uz kaut kādu procesu.
Nekustība uz procesu. Jā, tu internetā neraksti. Tur Darija mani apcer, ka es tikai googlēju, jo man ir tā, ka es šausmīgi lēni kaut kādam lietam, es no saku, ka Darijas neko tikai googlēju. Tu biji pie manis uz konsultāciju pēc mēneša iepazīšanās. Zinu, ko es sapratu? Ka es tik visu laiku runāju, es tevi neklausījos tajā konsultācijās. Jātais vēl vien, kurus aizveros. Bet, zin kā, man ir tā, jā, ka man daži klienti, kur ir bijuši... Sāls! Fakt, redzi? Man daži klienti, kur ir bijuši pie manis uz konsultāciju, jā, piemēram, pēc gada raksta. Klausies, es gribu pie tevis vēl. Es saku, pagaid, noklausies savu veco konsultāciju. Un man raksta, Darija, es nevaru noklausīties. Es tik tīzlatījā konsultācijās. Es pilnīgi vispār nevaru sevi paciest, kāda es biju gadu atpakaļ, jā. Man toreiz likās, ka tu man vadīji konsultāciju, ka tu kaut ko man nepareizi stāsti, jā. Un tagad es klausos un domāju, ak, tu Dievs, tur viss ir kārtībā ar stāstu. Es biju ļoti daudz redz sevi atpakaļ pēc tam. Un ļoti grūti arī īstenībā tā vienas konsultācijas laikā kaut ko sadzirdēt, jo saka, mēs runājam 2,5 stundas, īstenībā mēs izrunājam kaut kādas 5 mini tēmas, jo es tik vārījos. Tas ar tevi, jā, tas ar tevi tā ir. Man dažreiz tā sanāk, jā, ar draugiem aizrunāties. Bet es paņēmu to, ko es nebiju. Es saku, pirms 2 nedēļām noklausījos vēlreiz, un tad bija krīzīt sajūtas palūzot man atsūt. Un par to vilkmes netraucēšanu. Jo es domāju, kāpēc es uzvelkos tajās mājās? Tāpēc, ka man ir tā mana līnija, un tagad es iemācījusies, nāc man līdzi. Ja tu gribi man teikt, ja es kustos, nāc un saki man pa ceļam, kamēr es daru. Un es saku, man apstāties, jā. Tu man jā. Tā kā, jā, nāc. Un es saku, māmu, tas un tas un tas. Ja ir māmu, tas man iepauzē. Bet, ja ir māmu, tas un tas un tas, ok, paralēls varu tā kā procesi. Tas, starp citu, nav tikai tava kanāla, teiksim, tas ir jau, teiksim, tā smalkāk, jā, bet tā ir ļoti spēcīga īpašība visiem cilvēkiem, kam ir aizkrāsots saknes centrs, definēts. Piemēram, arī man definēts saknes centrs. Un, ja es esmu procesā, ja es esmu savā tādā deadline'ā iegājusi, un man vienkārši tagad 20 minūtēs ir jāizdara tur 100 darbi, ja, tāpēc, ka, es nekad nedaru to iepriekš, ja. Un nedod Dievs, kāds atnāks un pateiks, Darija, varbūt uzsmērēsim aizīti. Jā, liekas, ka normāli citā dienā tas ir. Un vēl arī. Kā es redzu, kā tas ietekmē manu, piemēram, meitu, kurai ir balts saknes, kā tajā savā, viņai jau ir nenormālā stresā iekrīt, jo viņai tā kā, pilnīgi citādāk, tā kā es to mācos. Jā, ar bērniem tieši par to saknes centru ir vienkārši, man liekas, tā kā svētīgi zināt, it īpaši, ja vecākam kā tev ir definēta sakne un bērnam ir balta sakne. Labi, ja tur vīram balta sakne, manam vīram arī balta sakne, cik es saprotu. Manam vīram cilvēku dizains tā neīpaši, tikai pāris lietas, ka, tā arī tā vīram. Bet tad, kad es viņam saku, es nevaru tev spiest, viņš saka, jā. Tā ir. Tomēr klausies, jā. Klausi, Dariju. Nē, piedarīs, bet klausi. Tā smaržo labi. Pat šis ir interesanti, jā. Jūs paskatīsieties iepriekšējos raidījumus, ja, un redzēsiet, ka meitenes vienkārši visas var darīt kaut ko paralēli. Pilnīgi tā kā Māra, ieslēdzās uz makaroniem, ieslēdzās uz sieru. Es domāju, ka to kamerā ļoti labi varēs redzēt. Pēkšņi uz manīm, un tad viņi vairs neko nedara citu. Jā, es nevaru ar tevi runāt, es koncentrējos uz aldanti. Ja jums ir jautri, jums ir smieklīgi, ja jums kaut kas nepatīk, ja jums kaut kas vienkārši besī, arī rakstiet, jūs man besiet, meitenes. Paskaties, tur tik daudz runājat, Darija, tu runā ar kļūdām, Māra pārtrauc tevi, tu pārtrauc Māru, visu laiku lamājas, visu laiku pīcik, kā var uztaisīt video, visu laiku rakstiet vienkārši visu, jā, mēs pieņemsim visus komentārus. Koncentrējies, jā, tagad fokus. Es ieliešu šajās 3 krūzītēs, jo man ļoti patīk šie uzrakstiņi, šķidrumu no makaroniem. Ok, kaut kādu vielīti varbūt vai uzlikt? Noliec kaut kādu tur uz galda, tev apakšā stāv. Vienkārši gribās tieši šajās krūzītēs, jo viņas tik skaistas, tā paimalā neapdedz. Lūk, tālāk. Tur vielīt. Jā, lai redz visam lovīte. Viņš ļoti patīk šīs krūzītes. Tagad es ņemu nost vienkārši šķidrumu. Redzi, viena no galvenajām šīs receptes sastāvdaļām, tā kā tu tikai 3 sastāvdaļas. Klausies! Man besīk, ka cilvēki nefokusējās. Tomēr jā. Man arī ir, saprotu, sakne definēta, tā kā man vienalga tavs spiediens un stress. Man ir savs spiediens, savs stress, man ir vispār savā dženda, man ir jautājums, kur jāuzdod. Jā. Man arī besi ārā, ka tu man neklausies. Tas ir kā šīs ir par pieņemšanu. Es pieņemu, ka tu mani nedzirdi, jo es zinu, ka tev ir definēta sakne. Tu pieņem, es ceru mani, ka es tevi nedzirdu un runāju to pa vidu. Tā, kas man jāizdara? Ko es gribu pateikt? Kad man ļoti patīk komunicēt ar Dariju, jo tu man reāli pieņem.
Tas no cilvēka dizaina vai no kurienes tev tas nāk? Man tā kā tiešām patīk, ka tu mani pieņem, es ar tevi varu būt tāda losa, un es domāju, ka no malas skatoties, tas varētu būt tāds, ka tā Māra ir debīla. Bet es tāda esmu. Bet tas, ka tu mani pieņem, un es ar tevi nekautrējos. Kā tev iztur tavs vīrs? Kāpēc visi man to prasa? Tas ir tas, ko tavs vīrs gribēs. Nē, mans vīrs citi jautājumi. Uzdod man to labāk. Nē, kā tavs vīrs tevi iztur, tāpēc, ka viņš jau ir cits vispār tips, jā, ar citiem enerģijas padeves apjomiem, jā, ar citu dzīves uzdevumu vispār. Tu dzirdēji? Es nevaru sakoncentrēt. Ko darīt? Pagaidi, kopšam, stāvi. Pagaidi. Jā, ir. Tātad man ļoti palīdzēja. Es negribu slavināt to cilvēku dizainu. Vispār domās, ka es sajukus prātā. Un kas būs, ja viņi padomās, ka tu sajukus prātā? Tu zaudēsi darbu, tu zaudēsi ko, visi atsekos tev. No kā tu īsti baidies? Var neatbildēt. Tas tāds vienkārši... Nē, tas labs tā. Tagad mēs taisīsimies, tad runāsim. Okay. Es neatceros, kas jādara. Labi, beram iekšā šitos. Sieru. Liekam šito pa vidu. Var kustināt. Man ļoti patīk taisīt bardaku, un tad es viņu sakārtoju pēc tam. Jā. Tu starp citu māki sakārtot. Jā, pagaid nerunā vēl. Tagad mēs lejam iekšā šķidrumu, ar ko mēs vārījām tos makaronus. Iedomājies? Tas ir viens no pašiem galvenajiem šīs receptes. Kur izliet? Tu varēji neizliet visu šķidrumu un neliet 3 krūzēs, bet neizliet visu no šeit. Nē, tāpēc, ka man patīk šīs krūzītes, un es gribēju šajās krūzītēs. Principā var arī daudz efektīvāk izdarīt. Tās ir manifestējošā ģeneratora īpašība. Viņš izdara 5 liekas darbības, jā, un tad projektors tāds stāv. Kāpēc vajadzēja ņemt krūzes? Viņas ir netīras, viņas pēc tam jāmazgā, bija jāuzklāj vieli, jā. Tā kā, ja tu vienkārši varēji daļu neizliet ārā, un vienkārši netērēt šito te lieko hausa kustību taisīt. Tāpēc, ka haoss ir mans otrais vārds, un kā vīrs to iztur? Jā. Es domāju, kā viņš iztur tādu vienkārši to enerģiju. Viņš man ļoti mīl, viņš ļoti redz, kādu es viņam ieguvumu dzīvē dod. Mēs ļoti viens otru papildinām. Es nezinu, pirmajā sērijā, es nezinu, vai jūs esat skatījušies, noskatīties, man ļoti patīk. Tur arī bija manifestēšanas ģenerators vai ģenerators, kas ir precējusies ar projektoru. Jā, un es arī esmu precējusies ar paskatieties pirmo sēriju, jāsaucās ģenerators plus projektors. Man ļoti patīk, kur viņa teica, viņa tā kā pat raudāja, ka viņš kā dievs, ka viņš viņai tik ļoti daudz ir palīdzējis. Tu vari bērt piparus. Augšņi vienkārši nebūs garšīgi, man jau nepatīk, kā izskatās. Jo arī, kad es taisēs, man riebas, ka bērni maisās pa kājām. Okay. Nekas. Es jau saku, recepts ir vieglumu, garšīgas vai kā sanāk. Bet par to vīru, es zinu, kā viņš varbūt ar mani tur, bet pēc tam viņš iet un atstāst, ko es viņam esmu iemācījusi citiem. Vai tur par bērnu audzināšanu, ka viņš dzird, viņš runā, un tur tādu metodu, tādu mēs domājam. Viņš to pats nepielieto, bet citiem stāsta, viņš viņu pielieto. Bet tā kā mēs otru izdarīt. Es nezinu. Man interesanti, kā viņš no tevis atpūkšās. Drīzāk tā es tev gribētu uzprasīt. Jo man liekas, ka no tiem 4 motoriem, kas tev ir, jā, emocijas, sakni, jā, tur ir sakrālais centrs. Es drīkstu pateikt, kāds tips ir tavs vīrs? Projektors, jā. Var neteikt cipariņus. Jā, piemēram, es esmu fantastiski laimīga, kad man blakus parādās ģeneratori, jā, bet es, godīgi sakot, pat nevaru iedomāties, kā es būtu non-stopā, jā, teiksim, 24/7. Kā es varētu gan gulēt vienā gultā katru nakti, jā, gan visu laiku būt ikdienā, jā. Man noteikti vajadzētu bišķi izdabūt ārā no sevis, lai vispār sadzirdētu sevi. Kā, varbūt, garšīgi nebūs. Tas nav par tevi, bet varbūt kā viņš atpūšās no tevis. Ja viņam ir kaut kāds, ko tu esi piefiksējusi? Es negribu slavēt cilvēku dizainu tagad, bet man to nāksies darīt un tu to kusīsi. Kopš es uzzināju, ka nebūs garšīgi pofīgi, zināšu uztaisīt kaut ko. Šis tā kā bērniem iedot rīsu makaroni. Pagaid rīsu makaroni. Es nevaru, kas tas ir? Es nevaru. Man pirmo reizi par to fokus kaut kāds cepiens. Tu redzi, kāds tev ir... Kā tad es varu nofokusēties? Tā kā kāds insights, jā, šī raidījuma laikā. Ja tas ir fokusēšanas, tev ir tā aktivācija. Es pat esmu, godīgi sakot, pirmo reizi, tāpēc, ka man iepriekšējais meitenes nebija ar to fokusēšanas kanālu, jā. Un, viņas mierīgi tur saurunā, griežas. Es nevaru. Nebūs pat garšīgi arī. Jūs neieliku mīlestības, neieliku fokusu tur. Jo tas ēdiens var būt ļoti garšīgs, pareizi uztaisīts. Es neieliku fokusu, bet es atbildēšu fokusēšos. Mēs badāsim. Fokusēšos to atbildi. Tad, kad es pirms tam viņu cēlies augšā, palīdzam ar bērniem, uzzināju, ka projektors man tās, labi, pats testēs. Lai zinu, ka viņam tā kā besītas cilvēki, bet labi, patestēsim. Tagad viņi pasaka, labi, tu vari pagulēt. Es tikšu galā ar bērniem. Tā viņam sāk patikt cilvēku dizains. Vai arī, tiešām ir tā, ka vairāk no rītiem es uztais brokas aizved bērns, visu izdaru, atnāk apakaļ, viņš jau guļ, parmostās kaut kā no tevis arī, kad
Viņš ir super. Labi, es arī teicu, ka daudz par vīru nerunāšu, bet tajā ziņā, ka tas, ka es sapratu, ka viņš ir cits tips un kāds ir viņu, es ārkārtīgi novērtēju viņa viedokli, ja viņš ir lūgts. Ārkārtīgi. Man tā kā, ja es viņam paprasu padomu, viņš man iedod vienkārši superīgu, tā kā reāli. Un tas, kad man liekas, ka, jo es viņam vairāk ļauju atpūsties, jo vairāk viņam ir enerģijas, viņš arī vairāk var izdarīt. Viņš arī, tā kā, es domāju, tas, kas saprata, ka viņš ir projektors un ļāva viņam būt un pieņēma, ka viņš ir projektors. Agrāk kaut kā bija savādāk? To man pat no tās pirmās epizodes, kas bija, kur viņa pateica, ka viņa mācās pieņemt, ka viņš ir projektors. Es tā klausos, man tāds, ar to man vairs nav problēma. Es varbūt viņu, kas ir, es ar to savu sakni bakstu, vai es taču esmu projektors. Es taču projektors. Kas tev ir taču esi projektors? Tu esi tagad nedari neko. Man arī es jau nepareizi kaut kādā ziņā saprotu. Bet jā, bet kāpēc, es nesaprotu, kāpēc man cilvēki uzdod, kā man iztur mans vīrs? Es nesaprotu. Kāpēc? Īstenībā manam vīram arī dažkārt tādu jautājumu uzdod, ja? Kā viņš man iztur, ja? Tas ir, es domāju, ka tas, bet es to jautājumu uzdodu, tāpēc, ka es redzu jūsu bodygrāfu atšķirības, ja? Un es saprotu, cik tev ir tā ļoti daudz enerģija, tu ļoti esi tā kā vari ietekmēt ar to enerģiju, ar emocijām, tu visu laiku ir tāds vai no ups, vai no downs, ja? Un tad tu visu laiku tā kā kusties. Un kā viņš tā kā varbūt kaut kur aizbrauc viens pats ceļojumā. Mums abiem būtu ļoti svarīgi būt vienam, tā kā alone times divniekiem, man liekas, tas ir super. Tas ir viens, jā, bet tas ir viens, ir kā profilā divnieki, jā, ka ir vientulība vajadzīga, bet tā kā viņam man šķiet, kā projektoram ir ļoti svarīgi vispār, lai sevi sadzirdētu, ja, ir jāiztīra visu, kas nāk no citiem, visus savus baltus centrus, ja. Es saku, viņš taču tev tā kā kaut kur brauc ar surfu, vai ne? Un tur jūriņā tu esi viens pats pēc būtības. Kaut kā man prasīja, sāc to arī sarvus. Tur vēl es ar tevi būšu kopā. Nē. Kaut kā es tā arī teicu. Tu gribi ēst šito ēdienu? Mēs pagaršosim noteikti, jā. Es esmu eksperimentātoris savādāk, es nevaru. Jā, iedod divus bet kas mums ir, kāpēc mums tas viss šeit vēl ir domāts? Tā, labi. Es gribu šitos. Nē, mazāk šķīvi labāk. Es atceros, tu vienreiz piedalījies kaut kādā ēšanas šovā, vai ne? Vairākas reizes. Tev tur arī neīpaši labi gāja, ja? Jā. Man ir daudz citas lieliskas īpašības. Mūsdienās sieviete ir taču jāmāk gatavot. Sieviete jānāk nopelnīt naudu, lai aizvestu sevi uz restorānu. Es piekrītu. Vispār, es domāju, ka vispareizākais mūsdienās ir jāiemācās dzīvot sevi. Vai ne? Ko priekš tevis nozīmē dzīvot sevi? Zini, kas ir? Kāpēc cilvēki prasa? Kā viņi iztur? Tāpēc, kad man liekas, ka man ir viena intervija, kur man intervē 2 ģeneratori, 2 manifestējuši ģeneratori. Un tu zini, kura tā ir. No. Un viņas neizskatās pēc manifestējušiem ģeneratoriem uz mana fona. Un kāpēc? Tur varētu būt dažādi iemesli. Pirmkārt, jebkurš manifestējušs ģenerators atšķirās no jebkura cita manifestējuša ģeneratora. No 4 motoriem 2 vakus nostājoties, baigi atšķirsies. 2 motori no 4 noteikti ir atšķirība. Ja manifestējušs ģenerators nav emocionāls, ja, tad tas ir arī ļoti liela atšķirība, tāpēc, ka nav šīs te emocijas, tādas padeves, ja nav saknes centra, arī viss ir savādāk. Tur ir, kā es vienmēr sakot, iedomājies vitrāžas, ja? Piemēram, dzeltenas vitrāžas. Ja? Piemēram, ja es skatos no tālumā, manifestējušs ģenerators ir atzīmēts ar dzelteno krāsu, bet es pieeju tuvāk pie tās vitrāžas, ja? Katrs stikliņš ir izgriezts citā formā. Katram stikliņam ir cita tonis. Ja? Jūs visi atšķirīgi, arī manifestējuši ģenerators ir atšķirīgi. Un to es sapratu arī, ka iedala par tām 4 lietām, tās 4 lietas, kas jums saka, ir manifestori, ģeneratori, projektori, reflektori. Otrs, protams, varētu būt kaut kur arī cilvēks nedzīvo sevi. Tas arī, protams, ir, bet es uzreiz tādu diagnozi nevienam neliktu. Es gan. Jā, daudzi pārsteigti, tāpēc, ka man liekas, ka es dzīvoju sevi. Un tas drives un tas viss, man liekas, tas ir tik daudz, bet es esmu daudz. Un vēl par to vīru, es to tagad varu mierīgi atbildēt, lai nepreizā vietā ielpredz. Ar viņu es esmu rīktīgi mierīgā enerģiskā sevis versija. Man ir enerģija, bet viņa ir līdzsvarota, viņa ir tāda pilna, viņa ir tāda, tā var būt. Kas projektors man ir tā kā... Viņš ir projektors? Pastāsti par projektoriem, pastāsti. Es, protams, nezinu jūsu attiecības, ja es savu vīru esmu redzējusi vispār vienu reizi, ja, bet, zinot bodygrafus, kā es domāju, ka ar viņa kaut kādu enerģiju vai kaut kādu, varbūt, tur, nezinu, skatienu kaut vai pat varbūt bez vārdiem, ja, vai ar vārdiem, ja. Viņš vienkārši bišķiņ tā kā, pareizi pasakot, tu tā, par šito nav jāstreso. Pilnīgi. Šito nav jāstreso. Tā kā viņa tūmās esmu atslābusi. Jā. Lūk, tev ir projektoru uzdevums. Viņa tūmā tu esi atslābusi. Viss tā arī ir. Lūk, atbildēji. Kādu taču mieru ostu vajag? Labi, tas, ka tev ir labi, jā, bet kā viņš tev iztur, jautājums paliek. Tu esi mierīgāk nekā citiem. Jā.
Man bija vienkārši kā viņš atpūšas. Es sapratu, viņš atpūšās, brauc, viņš dara visu kaut ko viens pats, un tas nav arī tā, ka es braukšu, tagad viens ir tā kā... Tas ir vienkārši dabīgi kaut kā sanāk, vai ne? Un arī es esmu viena no tām retiem sievām, jo daudziem, kuriem piedzima bērni sēferiem, tā kā, viņi vispār nekur nebrauc. Mums tāds, tā kā, arī par sēfrošanu piedzima bērni, mēs braucam kopā, mums ir ceļš kopā, ūdenī viņš ir viens. Tad viņš atkal ir ar mums, tā kā mums tā kā ir ūdenī viņš ir viens. Ja? Un arī tur arī notiek kritīga tāda savienošanās ar sevi pēc būtības. Un ar viņu arī, tāpēc, ka es saku kaut kādu vēl vienu teoriju, ka viens no tādiem mīlestības pamatnosiem ir, ka tu redzi, kā otrs dara kaut ko viņš mīl, un tu izjūti tā kā milzīgu tādu, cik forši, ka es varu to piedzīvot. Vai ne? Un es to pilnīgi noteikti piedzīvoju. Un arī par mani aiziet bērni, vīrs uz darbu, bērni uz skolu, es daru savas lietas, es esmu mājās viena. Agrāk man bija bail būt vienai pašai mājās, man bija lielākā trauksme tā. Eļa? Jā, tas ir attiecība. Man liekas, ka pamats, ja, ka tu dievini to, ko dara tas otrs cilvēks, ja, un tu priecājies par to, tu ļauj viņam. Man gribās tev uzprasīt par emocijām, par tavu jūtekliskumu, par tavu tādu emocionalitāti. Ja? Jo parasti tavā Instagramā mēs tevi redzam tādu. Čau! Tu vari ēst, gribi. Ja tu negribi neatbildi, kā, jo tu pēc cilvēka dizaina esi ļoti jūtekliska, ļoti emocionāla. Tu jau pati redzēji, ko tu piedzīvi, kas atnāca šodien? Es piedzīvoju, ka sapratu, ka šodien mums būs mazliet melanholiski. Un kāpēc tu to saprati? Tāpēc, ka tev ir balts emociju centrs? Man ir balts emociju centrs, jā, noteikti. Otrs, es redzu, ka nav... Jo, kad ir mazliet viļņa apakša cilvēkam ar definēto emociju centru, ir mazāk enerģijas. Jā, tāpēc, ka... Un es neatnācu, sanācu... Jā, un tā kā ir emocijas bišķi mazāk, jā, līdz ar to tev, protams, joprojām ir 4 motori, jā, bet tas viens motors, viņš vispār tur tā kā, pilnīgi tā kā, ļoti, ļoti tur maz kaut ko tur pukst. Es tagad pateikšu savu vērojumu no šodienas. Es gribēju to iedzert, bet man šo jāiedzer. Es tagad pateikšu vērojumu no šodienas, es tagad tevi iedzeršu. Tagad es jūtos labi šeit. Tāpēc, kad arī tagad es ar cilvēkiem sarunājos. Jā. Kad es ar cilvēkiem sarunājos, man patīk skatīties, dzirdēt, saklausīt, būt kontaktā. Man šodienas atklājums ir tas fokus, ko es tā kā zināju, bet kad tik ļoti man grūti ir, ja es nedrīkstu fokusēties. Kādā ziņā nedrīkst, jo apstākļi tādi, kad tu gribi, lai es daru 2 lietas. Man liekas, ka ar 4 motoriem es būšu tā, ka es varu taču visu darīt. Ne? Man liekas, ja 4 motori, tad var darīt visu vienlaicīgi. Tieši tā par to multitaskingu. Tas ir atkarībā no tā, kāds ir ģenerators, ja, un kādi viņam ir kanāli tālāk. Ja. Jo, piemēram, ģenerators ar harizmas kanālu 3420, ja, viņš tiešām varētu būt tāds multitaskings. Ja. Bet tev atkal ir tādas aktivācijas, kur, neskatoties to, ka tev ir daudz enerģijas, ja, tev ir arī tā daudz enerģijas arī aiziet tajā fokusēšanas procesā. Jā, tas ir kaut kas tāds, ko es pēdējā laikā, kad es kaut ko daru, ļauj man to darīt, jo tam man tas sanāks labi. Tagad varēs godīgi pateikt, kā tev garšo. Kā tu izdzīvo savas emocijas? Apakšas. Tas īpaši man interesē melanholija. Tu jūti melanholiju. Bet melanholiju mazāk. Dusmas es jūtu, frustrāciju es jūtu, naidu es jūtu. Frustrācija ir viltusēs. Ja? Tad, kad ģenerators nedzīvo sevi, viņš dabū frustrāciju. Un tā nav laba tēma. Ja? Bet melanholija emocionālam cilvēkam ir laba tēma. Tev ir baigi jāmāk atšķirt, vai tu esi frustrēta, vai tu esi šobrīd melanholijas stāvoklī? Tas bija melanholijā, kad es atnācu. Ja? Tur ir jāmāk atkal atšķirt, ka tu zini, kā strādā ģeneratora vilkme. Ja? Tad, kad tu zini, kā vispār tas visi procesi, lēmumu pieņemšanas notiek, caur cilvēka dizaina sistēmu, ja? Tad tu zini, šī ir frustrācija, tagad es to atsakojusi. To var izmainīt dzīvojot sevi, bet melanholiju tu nevari neko izdarīt. Es gribu ēst tagad. Okay. Varbūt kaut kādu kečupu gribu mainīt? Lai garšo labāk. Viņai jābūt karstai, viss ir slikti. Salāti, cik forši. Man bija jāsaka makaroniem. Ko tur pieliki salātiem? Ābolu etiķi vai ko? Ābolu etiķis ir atslēga. Tiem makaroniem būtu jābūt tādiem krēmīgiem, bet viņi jau pastāvējuši. Ļoti. Salāti ļoti garšīgi. Tagad pagaršošu makaronus. Es tagad fokusējos, kā ēdīšu. Makaroni. Nevajag tos kečupus. Ļoti labi. Tagad tu vari man uzdot tos jautājumus, ko gribi uzdot. Jā. Es paēdīšu. Tā. Daži emocionāli cilvēki, viņam
teiksim tā, nepieņem savu viļņa apakšu, savu to mazliet tādu mazāku enerģiskāku stāvokli, un cenšas tā kā, man taču nav slikti. Izdomāja iemeslus, kāpēc viņiem ir slikti, Tad viņi mēģina, man taču jāpaskrien, man taču jāpasmaida, man taču, tas ir sviests, ka man ir slikti. Nevis tā mēģina ieslīgt tajā un tam. Skaties, reizēs to pirms filmējām, un tāds, labi, es ieslēgšu to enerģiju, ko Darījai vajag. Man nevajag. Bet tas ir tas, ko es tur izdarīju, tad es nepieņemu tās viļņa apakšas. Tu mēģināji ieslēgt. Man bija tā kā, es varu viņai iedot to, ko viņai vajag, to arī darbā daru. Viņiem vajag, tāpēc es biju laba modela. Es iedošu jebkuros apstākļos. Un tagad tu saki, ka tā kā, bet kā cilvēks var atļauties būt melanholisks pasaulē, no kura viņa prasa visu laiku performēt? Atbildi, gudrā sieviete. Kā tu domā, var projektors sadzīvot šajā pasaulē ar savu bodygrafu? Kaut kā viņš šeit ir vajadzīgs, Piemēram. Tieši tāpat laikam ir vajadzīgs šai pasaulē šī melanholija un šis dziļums un jutekliskums. Un pa lielam tev nav jāieslēdz sevi labā garastāvā. Pirmkārt, to varēs redzēt, ka tu esi ieslēgusi. Un varēs redzēt, šoreiz Māra gan feikoja šajā intervijā. Okay. Iespējams, tā varētu pateikt. No malas, atkal atkarībā, cik tu nofeikosi, Bet jautājums, priekš kam feikot? Ierakstiet komentārā, ja jums šķiet, ka es no sākuma riktīgi feikoju. Reāli. Tas varēšu šo attīt apakaļ pastīties. Jo, ja jūs teiksiet, ka es feikoju, tad man taču varbūt ir problēmas ar to viļņa apakšu pieņemšanu. Nē, labi, lai uzrakst. Pastāst, kā no malas izskatās. Jā, lai raksta. Varbūt beidzot kaut kur Māra feikos. Varbūt Māra visu laiku dzīvo tipas sevi. Varbūt es visu laiku īstenībā esmu riktīgi skumja, bet tā kā ieslēdz to čing, uz kā izvēros. Bet par to dziļumu man patika. Kad es iedot to dziļumu, man interesē dziļumu. Es neko citu negribu zināt. Es gribu tikai, kas tur ir, kāpēc tā ir, kas tur ir, ko, kā. Un man tā kā runāt par mašīnām un laikapstākļiem, politiku liekas tā kā tiešām. Šito es nezināju. Tāpēc, lūdzu, dārgie, es tagad reklamēšu. Pērciet tos kursus, lai nav tā kā es, ka neko nezinu, jo visu tur googlēju. Skopulu. Es gribu, lai tu pastāsti, kas man ļoti patīk, kad tu saki, ka es esmu tā vēstnese. Tā ir vai tā nav, vai to es esmu sagulējusies? Sludinātājs. Viņš jau vienmēr ir oportunists, kurš nes kaut kādu savu ziņojumu tālāk saviem cilvēkiem, caur kuriem pēc tam gūst opportunity. Vispār tu esi korupcionists. Ko tas nozīmē? Korupcija? Nāc pie manis mācīties. Tas arī ir pie četrinieka. Ko nozīmē? Ko tas nozīmē? Lūdzu, paskaidro. Tas nozīmē to, ka tu uztur savu draugu tīklu, lai tu varētu no viņiem gūt opportunities. Tas ir tā kā dīrs, Nē, tas nav tā. Tas nav tā, kad dzird vārdu korupcijas, tas vienmēr liekas, ka tas ir kaut kas slikts, Bet, lai tu varētu dabūt savas iespējas, opportunisti. Tu zini, kā saucās četrinieks? Jā, opportunisti. Ko tas nozīmē? Man liekas, ar tīklošanos veidot dzīvi. Kas ir tavā tīklā, tas arī Kas nozīmē opportunist? Iespēja. Iespēja. Tātad opportunist, ko nozīmē? Tas, kas meklē iespējas. To man arī. Tu saslēdzies. Tu tajā savā lasījumā pirmajā mana bodogrāfa zin, ko pateici? Tāpēc es šodien sapucējos. Es teicu, ka iztīsies pēc bombas, bet tev arī nāks kā bomba. Tas nebija tas, ko tu pateici, bet idejiski, ja es feikoju sevi Instagramā, man arī seko cilvēki, kas notic tam feikam. Un ja es esmu, un ja man patīk skaistas lietas, ja man ir Marona Rola žakatīte un tā kā viss kaut kas, un biks vēl kaut kas, tad kāpēc es kautrējos viņas vēl mugurā? Tāpat kā man uzrakstīja sarakstu ar produktiem. Dāriem, makaronu spageti nopirc visdārgākos, tas būs daudz garšīgāk. Nopirc, lūdzu, kāda sieru bija? Aitas sieru. Aitas sieru. Kaut kādu nosaukumu uzrakstīja franču. Visdārgāko nopirc. Itāļu, jā. Bet, ko tas par mani pastāsta? Ko tas pastāsta? Ļoti garšīgi viss sanāca, nepiepūloties sanāca viss ļoti garšīgi, tāpēc, ka bija sastāvdaļas dārgas. Nemaz tik dārgas. Labi, es par to, zini kā, kad mēs feikojam un nedzīvojam sevi, tā kā, skaties, tu, piemēram, esi viļņā apakšā, Ir pirmā intervijas daļa feiko. Turpini. Tu esi viļņā apakšā, tev ir slikts garstāvoklis. Tā vietā, lai, piemēram, kaut kādam cilvēkam, kaut kādai draudzenei atteiktu tikšanās. Tev, piemēram, šodien. Jā, kaut vai, tu nevari spontāni atteikt. Tas gan, ja tev ir skaidrība, ir bijusi atnākt, tad neskatoties to, ka tev ir viļņā apakša, tu vienkārši nāc un mēs šeit melanholiju. Tā esam, Tāpēc, ka man ir vajadzīga, acīm redzot, tā melanholija. Tas nav vienkārši tāpat, acīm redzot, šim raidījumam tas ir vajadzīgs. Tas jau nav vienkārši dzīvē, nekas nenotiek. Nekas jau dzīvē nenotiek vienkārši tāpat.
Man tā ir melanholija vajadzīga, kur mūsu tur operatoram, Karīnai, skatītājiem ir vajadzīga. Tāpēc, bet ja tu atnāc un nofeiko, tad mēs nedabūsim to īsto dzīvi, mēs nedabūsim katru savu to transformāciju, un ko tu vari iedot mums. Jo tas tātad dzīve vispār principā tā, ka mēs visu šīs planētas esam saistīti. Jo mēs katrs darām kaut kādu lietu, kas palīdz visiem savu darbu, mums ir kaut kāds savs uzdevums. Tev ir viens, tavam vīram kā projektoram cits, manam vīram kā manifestoram ir cits. Ja? Un es, starp citu, ļoti gribu sākt saprast, kas ir reflektori. Jo manā dzīvē viens maziņš reflektoris ir attāli, bet es ļoti redzēju, kā augsts. Mans kurs sāksies novembras beigās. Tā pieliec pēc tevis. Saskaibojiet, komentējiet un pērci. Abonējiet. Tas, ko es vēl gribu teikt, ārpats tā būs slavas diena, bet es tiešām tevi mīlu. Man tu tiešām esi draugs, man tu ļoti patīc. Un es saku, es tevi mīlu, bet tāpēc, ka višķīts to mīlu, jau tā, ka es tev tagad precēšos. Bet tas man ļoti patīk, ka tu tik daudz ko dod par brīvu to saturu. Un es atceros, ka tu teici, ka tu biji šokā, kāpēc to otro sēriju nenoskatījās tik daudz cilvēki, kas ir ar manifestoru. Ļoti laba sērija. Un es tev mans komentārs bija tā, jo cilvēki ir slinkti, taču no šajā tik daudz ko var uzzināt. Es kaut kādus 4 paņēmu līnijus, reiz pierakstīju sev telefonā. To tas nozīmē, lai var pēc tam, ja kādam manam draugam tā ir, es viņam varu paskaidrot, šitā ir tā, jo es netaisu fotogrāfu lasījumus, man ir aplikācijas, tā šitā lietas mērķis dara to tā, tev ir sešnieks, tātad 28, 50 pēc 50, tā kā Pamela, tā kā. Jā, un vēl ir interesanti tie, kam ir tās sestās līnijas. Man rīktīgi interesē skatīties, kā viņi dzīvo. Starp citu, sestā līnija man būs pēc tevis kaut kādā vēl, tā kā tūtā uzraidījums būs, un tad vēl pēc 2 nedēļām būs sestā līnija. Laine Rogava, tu viņu noteikti pazīsti mūsu Latvijas modeli. Un, bet, ko es to gribēju pateikt par to feikošanu, atgriežoties pie tās tēmas par to feikošanu un par to ne savu ceļu, respektīvi skaties, tātad, tev ir viļņā apakšā, tu viļņā apakšā tēlo, ka tev ir labi, tu piekrīt ar saviem draugiem satikties kaut kādā kafejnīcā, un aiziet tur to ceļu. Tā vietā, lai paliktu mājās, tā kā izmelanholētos, DJs tam atrast īstās dziesmas, man jāspēlē, vienkārši tā kā džing. Un tad tā kā tev ir 2 ceļi, ko tu vari iet to viltusēs ceļu, satikties un vari palikt un pateikt, ne, man šodien ir slikti, Kas būtu noticis, ja es būtu pateikusi, Dari, es negribu taisīt ēst? Atnākot pie tevis šodien, jo tas bija, es negribu raudāt. Tas bija tas, ko es tev gribēju teikt, es negribu taisīt ēst. Kāpēc tu neteici? Mēs varējām netaisīt. Vispār chill, tā kāda starpība? Ir vienkārši tas ir jāpasaka, un varbūt sanāks, ja es tev pateiktu. Tu man uztaisīji. Zini, kā es vienmēr saku, vienmēr drīkst visu paprasīt, drīkst visu par visu runāt, Tu vienkārši tā kā iemet bumbiņu manā pusē. Dari, es negribu taisīt ēst, un tālāk man ir jāizlem. Vai es gribu tevi piespiest būt frustrācijā un taisīt tev ēst, un attiecīgi nevar zināt, kas te mums sanāks, vai arī es negribu Māru frustrētu šeit, Vispār apsēžamies uz divāniņu un pļāpājam. Tad, ja mums vēl ir laiks, man ir jautājums. Kas tev nepatīk? Jo tu parasti no viņa tā kā, tas tā ļoti patīk atcerēties. Un es vienmēr to varu izgriezt. Droši. Manifestējuši ģeneratori. Es zinu, ka tu esi pēc klasikas cilvēkiem, kad ir ķipa tikai manifestori, ģeneratori, bet daudz saka, ka tomēr manifestējuši ģenerators atšķirās no ģeneratora. Lūdzu, pasaki man, kā? Tev nepatīk šis jautājums? Kā viņš atšķirās? Kur ir tā atšķirība? Es esmu ģenerators, bet es esmu manifestējuši. Ko tas manifestējuši man atsevišķi manā kursā ir bloks. Kas ir ģeneratori? Un kas ir manifestējošie ģeneratori? Vienkārši atsevišķi bloks. Un ir arī tur aprakstīts, kāpēc tie, kuriem nav tajā cilvēka dizaina klasikā, grib manifestējošie ģeneratori ielikt kā 5. tipu, bet viņš nav kā 5. tips. Manifestējošie ģenerators ir viens tips. Kas man no viņa, kas ir citādāk nekā no manas draudzenes, kas ir ģenerators? No pirmā YouTube raidījuma. Kā es atšķiros no tās sievietes? Mēs abas esam precējušies ar projektoriem, bet viņi ir ģenerators. Es esmu manifestējošs ģenerators. Pasaki, kā mēs atšķiramies. Tieši tagad tev ir. Man par to ir jārunā. Ka 2 saknes definētas. Nevar dabūt. Man par to būtu tagad jāizterē 15 minūtes reāli, jo bloks vismaz 20. Es tev varu pateikt, tu esi haotiskāka. Vai tev tas baigi daudz kaut ko šobrīd mainīt? Jā, ļoti daudz ko. Lūdzu. Ģeneratori ir tā kā strukturētāki. Jā, protams. Jā, pašokie. Jā.
Kāpēc tu šito nestāsti nekam? Es to stāstu. Es taču nevaru visu izstāstīt storijā vienā minūtē, saproti. Man kurs ir uz 40 stundām. Man par katru centru ir par 3 stundām ir stāstīt. Kā cilvēki ar visiem piemēriem, ar teoriju. Kā slinki cilvēki vispār var iemācīties cilvēku dizainu? Ko nozīmē slinki? Ja viņš ir slinks, viņam nav vilkmes. Viņam nav jāmācās. Tam, kam atsaucās, tāpēc, ka tu vienmēr vari man piezvanīt. Nē, bet tu necel man. Mārcis, vairs es tev neatbildēšu. Nē, labi. Es arī necelšu, ja es negribēšu, ja? Bet es jau arī tev, piemēram, par pēdējo jautājumu, cik tev neatbildēju. Kaut kāds 2 nedēļas vismaz. Bet tu man daudz pēc tam atbildēji. Pēc tam, un man atnāca, man iekšā bija, tu man uzrakstīji jautājumu, ja es saprotu, ka ir jāatri, bet man nav iekšā tev atbildēt. Es jūtu, ka man pagaidām nav ar ko, ne gluži padalīties, ja, bet es jūtu, ka būs tāds, un es pārdzīvoju galvā, ka, kāpēc Māri neatbild, taču jau sen viņa prasīja to jautājumu. Es jau varu uzrakstīt, bet tu neatbildēsi. Bet tad, kad es jūtu, ka man ir tas vilkme ir, ja, kā vilkme, man nav vilkme, bet, tad es jūtu, ka man ķermenis dod to enerģiju, tad es varu pēc tam atbildēt vēlāk, ja, bet es to nespiežu sev darīt uzreiz. Tad lūk par to ceļu, ja mēs atgriežamies pie tā, ja tu ej to nepareizo ceļu, tu sāc satikties ar cilvēkiem, kuri ir nekorekti, ja. Tajā draudziņu kompānija pienāks kaut kādi cilvēki, kuri ar tiem iepazīsies, varbūt piedāvās tev projektus, ja, un tu sāksi iet uz to pusi, ja, kur tie projekti ir. Esmu. Tātad tu man vari pastāstīt, ko nozīmē, kā skan frustrācija ģeneratoram? Vienkārši kā ķermeniski tas skan. Man tā ir laikam tā kā vemšanas sajūta. Jā. Kad slikti tūša. Man. Es nezinu, varbūt ir kaut kāda atbilde, kā visiem ģeneratoriem skan. Es neesmu ģenerators. Es tev varu pateikt, kā man skan manā ķermenī frustrēts ģenerators. Man negribās ēst, man negribās dzert. Man ir pilnīgs totāls spēku izsīkums. Ja man blakus ir frustrēts ģenerators, es pilnīgi tā sašļūku, ja, un es nevaru saprast, kas ar maniem notiek. Es taču it kā esmu izgulējusies. Kas ar maniem? Man tā kā vienkārši izsūc no manis, tas Harry Potterā bija tie dementori vai kā viņas sauc? Atprātotāji. Atprātotāji. Un viņš tā kā izsūc no tevis pat to enerģiju, kas tev ir. Jā. Klausies, man ir ko teikt, sūkšu ārā no tas enerģiju. Es neesmu jutusies šodien frustrēta blakus tev. Varbūt šodien man melanholija. Līdz ar to tu nebija frustrēta. Jā, un man ir ļoti grūti atšķirt. Un es ticu, ka tu arī gribēji. Beigās kaut kā. Man neizgribējās vienkārši. Par to, jo tas ir tas, ko man ļoti bail nodarīt cilvēkiem. Ka es viņiem atņemu enerģiju. Un tātad, ja es esmu izgājusi nepareizo ceļu, aizgājusi, kur tā frustrācija, un esmu pieņēmusi korektu lēmumu pēc savas emocionālā un vilkmes un tad man blakus ir dažreiz redz, ka principā es neesmu vampīrs. Es zinu, ka neesmu, ka parasti ar mani komunicēt, ka es jūtos labi otrs. Tā ir sinerģija, var mūsu brauciens uz snowboardu vai vēl kaut ko. Kad vienkārši čiņ un forši. Bet dažreiz tā, un es redzu, ka tas cilvēks viņam grūti. Tāpēc, ka viņam man grūti. Es nezinu, varbūt tas cilvēks otrs ir pieņēmis lēmumu nekorekti. Tu gribēji, piemēram, tu man aicini uz slēpot, ja? Tā arī braucam, ja, un es tā, Māra Sleimans zvana, Latvijas krutākā mode. Vecā krutākā, tas bija es braukšu, ja? Viņai tur 10,000 followeri, cik tur ir. Un es saprotu, neklausot savu ķermeni, es aizbraucu. Kā tu domā, es jutīšos? Slikti, es jutīšos slikti. Jā, un nevis tāpēc, ka tu no manis izsūc enerģiju, tikai tāpēc, ka es esmu nepareizi pieņēmusi lēmumu. Un kā tad var beigt būt tajos lēmumos? Kā pietiek drosme, ka tu esi te aizgājis pie tā kompānijas draugu uz to kafīnu, jūs mājās dīdžos attais? Kā no viņas iziet, ja tur jau ir tik daudz tīklu, tur jau ir tik daudz četrnieka jau ķipa sataisītas lietas? Kā tu vari pateikt, ejiet, es tagad eju citur? Pirmām kārtām ir a priori pašā sākumā ir jāpieņem piereizi lēmums. Ir pieņemta kļūda. Nāc novembra beigās, beidzot paklausīties, ko nozīmē pieņemt korektu lēmumus emocionāli. Mēs saliksim vienkārši pazliņus. Jā, vienkārši man atnāks vilkuma, tad es arī atnāks. Protams. Tas viss ir tā kā es jokoju, ja? Bet pirmām kārtām no paša sākuma pareizi pieņemt lēmumus, bet ja tu jau esi iebraukusi tajos lēmumos, grūti būs iziet no tiem lēmumiem. Tas ir, tāpēc, ka tu jau esi it kā ja? Bet, ja viņi tev tur beidzās tie lēmumi pēc 2 nedēļām, ja tev tur beidzās kaut kādi projekti, pafrustrējies, ja? Bet, ja tu jūti, ka tu esi iebraukusi kaut kādā projektā, kuram ir gads vai 2 kaut kādi, ja? Ir jāsaņemās. Un, vienkārši izvēlēs, tu gribi būt frustrēta.
Bet kā ir ar to mērķtiecību? Tu esi pateikusi, apsolījusi, tad ir šitais. Es beigtu uzreiz. Tu man personīgi pateici, ka tu dažreiz pieņem lēmumu dēļ naudas. Jā. Bet tev nav jāpieņem lēmumu dēļ naudas. Nauda ir svarīga tev, tāpēc, ka tev ir definēts ego, bet tev jau lēmumu jāpieņem ar citu vietu ķermenī. Ar kādu? To vilkmi. Un emocijām, kur tas emocijas. Zini, kas ir lielā mērā, man liekas, ka cilvēki arī, kas ir ar mani komunikācijā, dabū to ātro. Bet arī ar mani, piemēram, apsēžoties kalvē izdarot kafiju stundu, man ir tik daudz dziļas sarunas. Tā kā, ja cilvēks grib ar mani runāt, tā kā mēs varam peldēt tik dziļi, ja vien es tev neiedodu to, ka man jādod tā performance, jo zinu, ka no manis gaida performanci. Un man liekas, ka es nezinu, ka es drīkstu atļauties arī publiski aiziet uz raidījumu, kaut kādu šovu, piemēram, kas tev būtu domājis, kaut ko būtu melanholiski. Kādu tu iztēlojies? Tu iztēlojies? Kas starp zobiem pagaidām? Nav tā nekas starp zobiem. Es pati vienkārši domāju, kā dot sev atļauju būt melanholiska, labi tāda publiskā vidē, bet tā kā es zinu, ka no manis vajag aktivitāti. Tas nav nekas, tu vari to, es nezinu, vai tas ir, es vienkārši atbildēšu tev uz to jautājumu tagad. Kā Darja? Es tā, nebiju par to domājusi, bet iespējams, ja tu, varbūt, es nezinu, vai tu tēlo, vai tu feiko savā Instagramā, vai tu feiko ar cilvēkiem, es nezinu, man tā kā neizskatās, ka tas ir kaut kāds baigi daudz, tu feiko, tu dzīvo sevi, pārsvarā mēs jau redzam, kā tu dzīvo sevi, bet es domāju, ja tu kādreiz atļautos būt vairāk, varbūt tā dziļāk emocionāli, tad iespējams tev būtu arī projekti, kuros, kuri paredz, ka tu esi ar citu nosliet, ar citu dziļumu. Turpini. Es tev varu pakomentēt, man ārkārtīgi patīk taisīt konferences, kur ir intervijas, kur jādabū ārā, lampa, tev tur piedalies, vai ne? Dažādas man arī ir. Tas ir tas, ko man patīk darīt. Man iedod tēmu, kuras vienkārši roku pēc iespējas dziļāk tādā līmenī, kā vajag, un tad pēc tam ir tāda bauda, ka tu dabūsi to, ko tam klientam vajag tieši tā, un visi ir sapratuši. Es dievinu to darīt. Un tēlot, aktrises ir sūdīga. Aktrise to arī varētu būt ļoti labi. Tev ir, piemēram, nedefinēts G-centrs. Tu vari būt jebkas, tu vari jebkādā tēlā ieiet. Es nezinu, tur par aktrisi jau jāmācās, bet tas jau arī aktrises darbs nav. Tu netēlo non-stopā 24 stundu, jo tēlo tikai tur vienkārši lomu spēlē. Bet, un tad man šķiet, ka tad mūs aicina, piemēram, man kā projektam, vienkārši varbūt tev tā kā metaforiski varēs paņemt uz sevīm, ja es, piemēram, kā projektors uzvedos kā ģenerators, mani draugi mani aicinās uz kādiem tusiņiem, kādu domā. Aktīviem, trakiem, tur hardcore. Viņi man aicinās, teiksim, pat labi, es uzreiz varu aiziet, viņi pateiks, Darja, mums ir tur šitais talka, mums ir jāsastāda 50 tūjas, Tu taču esi tik enerģiski, ka tev vienmēr ir tik daudz enerģijas, davai, tu mums būsi pirmais, tas vilciens. Tēm ir, tu neuzrakstīs grāmatu. Bet viņa, tu saproti, es uzvedusies kā fakes, un līdz ar to man ir uzaicinājumi, tur tā kā, kas vispār neatbilst manai būtībai, bet ja es uzvedos kā es, man nāk uzaicinājumi, Darja, brauc uz talku. Tev nebūs jāroka tūjas. Mēs tev ieliesim tavu garšīgu tur tēju, limonādi, vienalga. Tu varēsi stāvēt blakus un sēdēt, kamēr mēs rokam un runāties. Un skaitīt maisus. Pierakstīt, cik maisus ir. Tas vienkārši uzliek ķeksī. Bet vienkārši runāties. Mēs gribam, lai tu esi klāt. Un šis jau ir reāls projektorisks uzaicinājums, ja projektorisks projekts. Un tieši tāpat arī jebkuru cilvēku, vai tu esi ģenerators vai manifestējuši ģenerators. Tu man tik iedod talku, kur jārok un kaut kas jādara. Tikai iedod man. Aiziet. Un vēl pēc tam parunāsim ar Darju par dziļo. Nē, redzi kā, var jau, nav jau tā, ka man ģeneratori ir tikai tie, kas ir fiziski kaut ko viņiem jādara. Jūs arī esat par dziļumu, jūs arī par sarunām, bet tomēr to fizisko enerģiju jums ir, jāizliek ārā. Vēl man likās ļoti interesanti, ko es tagad pie terapeita tieši runāju par to, kā man ļoti bieži, kad satiek bērnus, tā kā pazūd enerģija. Es domāju, veids kā mamma, savus. Es domāju, veids kā mamma tēloja feiku, tā kā kaut kādu feiku mammas ceļu, vai kaut kādu uzrakstītu, vai vēl kaut ko, īstenībā es nezinu, ja viņiem gribētu tur tresīt uz ielas. Es nezinu, zin kā. Šis man tikko ienāca prātā, ka varbūt tas ir tas, kāpēc man tā kā... varbūt nevis feiko, bet varbūt tā ēst, jādara tas. Redzi tā, tu esi pieņēmusi, ka mammai ir jābūt kaut kādai. Bet tev jau jābūt mammai Mārai. Tā kā
Nevis mammai kaut kādai tur, kas cālī ir aprakstīts, jā, vai Jā, tur kas kaut kādā trostē formā. bērnus par visu laiku. Un tad, ja tu būsi ar viņiem tā kā tu nebaidīsies iziet no tiem kaut kādiem standarta mamām, Es negribu raudāt. Rāmīšana. Darbi viens no cilvēkiem, kas man saka, ka es tik labi izstāstu, ka es raudu. Man Viņš ir tāds saka? tu, kaut kāds 6 reizes man to teikusi. Tu tik smuki, ka tu raudi. Šits man netīk, ko tu saki. Šiem būs daudz pīkstuļu. Ar bērniem ir tā, man liekas, ka mēs vienkārši tik ļoti čakrējām tos bērnus, kad mēs kā mammas uzvedamies. Un pareizi, ja tu neuzvedies kā tu, tev ir viss frustrēti, un tev ir bērns viens. Nav ar sakrālo centru. Viņu visu laiku stresājat. Nē, es domāju, viņa tā kā meita viņa tev jau ir to- ģenerators, bet dēls ir manifestors, un ja tu esi frustrēta un gatavo viņam frustrāciju, viņš jau to frustrāciju jūt tāpat kā es. Redzi? Kas uz mīkstām visu laiku raud? Man ir TV3 raidījums tagad par pārgājienu, kurš visu laiku raud. Visu laiku raud. Jā. Visu laiku raud. Beidzot, viss redzēs, kā māja. Dažreiz man ir liels kauns no tā, kad es atļauju savu frustrāciju izrādīt. Frustrācija vai viļņa apakša? Vot, nezinu atšķirību. Mums ir šo jāiemācās. Nāciet uz kursiem, nāciet uz kursiem. Nav jāiemācās. Tas ir ļoti svarīgi. Ģeneratoram tas ir ļoti svarīgi, jo bieži vien tie, kas nezina precīzi teoriju, viņi jauc. Viņi savu melanholiju izdod par frustrāciju vai otrādāk. Tie ir ļoti, ļoti to smalki, to atšķirību. Un tas nav tikai jāzina par viņu, bet viņu ir jāiemācās caur eksperimentu saprast. Šo es drīkstu jūgt. Šī es melanholiju. Šo gan nevajadzētu jūst, tā ir frustrācija. Kā tu saprati, nevajadzētu jūs? Tad, kad ir frustrācija, tu tā kā mēģini tikt ārā no šī nekorektā lēmuma? Ja tev ir frustrācija, tad tu uzreiz tajā pašā mirklī skaties, ko tu gribi darīt šobrīd, momentā, šeit un tagad. Ja? Tā kā sajust atpakaļ to savu vilkmi. Ja? Ģenerators jau ir ļoti skaists nosaukums. Tu kādreiz esi iedomājies, ka tas ir reģenerēties. Tu vari ļoti ātri arī ģenerēt un reģenerēties. Ja tu jūti šobrīd frustrāciju, tu ļoti ātri vari iziet no šī stāvokļa. Ja tu pēkšņi sāksi darīt, klausīties sevi, to savu stratēģiju. Man šķiet, ka šeit var ļoti labi redzēt, mirkli, kad es reaģēju kā ģenerators. Tu pasaki, man ir tas reakts pilnīgi. Jo es izdomāju, es esmu situācijā, kurā es esmu frustrēts. Tas ir lēmums, kurš esmu tur. Bet es tajā situācijā iekšā varu reģenerēties un darīt kaut kādas lietas, kas man tomēr patīk. Pat ja es esmu frustrācijā, bet tajā pat mirklī nav. Tev pat tajā mirklī, tev nedomā par to, kas atvieglo. Tev tajā mirklī ir frustrācija. Vienkārši, bet tev nav jau tagad jādomā, man ir jāatsakās no šī projekta, ko es tagad darīšu rītdien, ko es darīšu šobrīd, šeit un tagad, ko grib mans ķermenis. Viņš grib iet vannā. Guļu vannā 20 minūtes. Ja? Un man, starp citu, bija viens piemērs, man viena sekotāja raksta, viņa, starp citu, arī jau sākusi mācīties. Ja? Viņai tur diezgan smaga situācija bija ar 2 bērniem, ja? Un viņi visu laiku cepās. Viens ir pieaugušāks bērns, viens ir pusaudzis, ja? Tur tāda savas ļoti situācija. Un viņa tā, ko es nevaru, man ar to dēlu ir sliktas attiecības, jo viņam tas un tās, ar šito dēlu ir tās, man tur vispār ir traki. Viņa vienkārši spontāns ģenerators. Ja? Un saka, Dāri, vismaz kaut ko pasaki man, ja man Instagramā raksta. Ja? Saku, ko tu gribi šodien izdarīt, lai būtu kaifā? Tas ir stulbini vannā, gribu iet sakārtot plauktu beidzot. Ja? Es saku, izdari šos 2 darbus. Ja? Tagad nedomā par to, kādas tev ir attiecības. Ja? Un man nākošajā rītā, zini, ko rakstā? Mans vecākais dēls atnāca mājās un apķēra mani. Man tā nav bijis jau tur kaut kādus mēnešus. Mans dēls ir citur sācis riktīgi. Viņai dēls ir projektors, saproti, viņa visu laiku skraida, domā, galvā, visu laiku frustrēta. Un viņš to visu jūt, protams, viņu negrib apķert. Kurš projektors grib apķert tās frustrējošo ģeneratoru? Palikusi, ja mājās mums diezgan tā forši iet pēdējā laikā. Vai ne? Es domāju vispār, ka tu dzīvo sevi pamatā. Klausies, bet es šodien savam vīram prasīju, ko tu gribētu paprasīt Mārijas Leja? Un viņš domāja, viņš negribēja neko man tur domāt. Un pēc tam viņš saka, paprasi lūdzu viņai, kā viņa sevi redz pēc 20 gadiem. Un tev būs cik? Ja tu nekautrēs par savu vecumu. 35, tad man būs 55. 55? Jā. Es būšu afigēnā sieviete, kas būs riktīgi influenceri Latvijā par to, kā dzīvot menopauzē ļoti labi. Tas būs mans tas jau. Tā kā reāli, tā kā menopauze tēma, reāli seksualitāte, intimitāte, bauda pēc 50, attiecības pēc 50. Par naudu es negribu teikt. Redzi, mīzē, kaut kas man to naudu ir. Tas arī ļoti interesanti. Bet ir tev nauda? Es par to pat nedomāju. Viņi vienkārši, es esmu darījusi tā, ka viņi zini, kāpēc man besīja? Es savam dēlam tā kā mācu, kas manifestēšu 2.
Es viņai mācu, ka tu darīsi to, kas tev patīk, tev nāks. Viņam nav definēts. Es domāju, vai es arī sev tā varu teikt? Jā, bet tikai nevajag izkliedēt sevi entajās nodarbēs. Pirmkārt, jo mēs jau runājam par fokusu. Kā divnieks var neizkliedēt sevi? Tu zini galvenos atslēgas divniekam? Neliec man mācīties, lūdzu. Selektivitāte. Izvēlēties pareizo. Izvēlīgums. Bet tas, ka viņš izvēlās pareizo. Šaurums. Tas, ka ir daudz piedāvājumu, saka, nē, es gribu šo un šo. Nevis daudz piedāvājumu, bet tev daudz, kas patīk, tev daudz, kas sanāk, jā. Visi redz, ka tev tas viss sanāk. Es tagad sāku dīdžejot. Nu, labi, nē. Es teicu, ka vīram, kas neies politikā un nedīdžejoši. Skaidrība. Tev ir, vilkme ir. Vienkārši, ka činga, ziet. Un tas pēc, ka arī tas ir fun, tur ir attīstība, tur ir jautri, tur ir kaifs. Un zinām, ka nebūs un saka nomainīšu. Nu, labi, kāds mērķis par naudu? Tev taču ir mērķtiecīgs cilvēks. Un šo es nesaprotu. Es nesaprotu. Ja man ir enerģija, kas mani motivē nedzīvot sevi, tad tas ir naudas jautājums. Kādā ziņā tev tas... Es jūtu, ka ja ir enerģija, kas ir iesprūdusi, es tieši tā kā man pilnīgi tā kā... Es nesaprotu, nav faila. Un to, protams, kas ir mūsdienās aktuāla tēma, pēc bērniem tas viss ļoti nomainījās ar visu priekš manis. Ja runā par klasisko feministisko, ko tur, nezinu, Instagramā sievietē paveicās, bērnu kopšanas atvaļinājums, nav pits, tā kā man dzīve ļoti Es jau ar ķermeni pelnīju naudu pirms bērniem. Pēc otrā vēl, pēc trešā jau vairs nē. Tad sāku ar šo pelnīt naudu, runājot, darot vēl kaut kā. Un tagad ir tas, ka... Es nezinu, tāpēc, ka manā dzīvē darbi nāk šitā. Labi, tev trūks naudas. Tu gribētu vairāk, visdrīzāk. Tev ir kaut kāds mērķis, vai ne? Cik tu gribētu pelnīt? Es pati gribu nopelnīt vairāk. Es gribu ar savu darbu, ar savu zemi. Es gribu, lai es esmu to naudu atnesu uz sev. Jā. Tas ir tas, ko es gribu. Okay. Mums arī šitā konsultācija bija tēma, tas raudāja visu laiku. Tad ko neesmu iemācījusies par 2 gadiem šitai tēmā? Tu vienkārši konsultāciju noklausījies pēc 2 gadiem un kursos neesmu bijusi. Es jokoju, vai ne? Tu saproti, jā. Labi, bet tev ir kaut kāda, tu esi cilvēks ar precīzi, tu zini, ko tu gribi savā dzīvē. Kāda tev ir tādi tuvākie mērķi, tālākie? Jā, tā vajadzētu būt. Tā vajadzētu būt, jo ja nedzīvo sevi, tad tā nav. Es domāju, tu dzīvo sevi, kaut kur tu varbūt nevari, man taču nevar dzīvot 100% sevi, ja? Tā kā ir kaut kur, mēs tāpat tās feikojam kaut kādas lietas, ja? Bet mēs mācamies, vienkārši uzlabojam tās, ja? Bet tu neesi, ja tu nedzīvot sevi, tu būtu frustrēta visu laiku. Es tevi arī neaicinātu uz šejienu, es domāju, bitch, please. Mums var jābeidz runāt. Tu par to naudu gribēs atbildēt. Es nezinu, mēs varam šo tēmu arī nerunāt, neaizskart. Jo, ir tā, ka ļoti daudz definē tie ego. Viņi nesaprot. Es gribu atslāpt. Es gribu tā kā jūs, baltie ego. Un tad es saku, draugi, ja jūs nemākat dzīvot savu definēto centru, vienmēr daudz vieglāk dzīvot nekā balto. Tas vienmēr tā ir. Tas man sevi. Kā tas var būt? Tas tā ir, jā. Jebkuru balto centru ir ļoti sarežģīti dzīvot. Definēt to vienmēr ir viegli. Un ja jūs definētie ego neesat iemācījušies dzīvot savu definēto ego, kas ir vienkārši easy, jūs vienkārši nojūgtu. Vienkārši, es tev saku, tā kā burtiski jūs nojūgtos, ja jums būtu balts. Tu vienkārši nevari iedomāties, ar kādiem challengeiem saskarās cilvēki ar balto ego centru. Pašvērtības, jā. Tur vienkārši... Man nav problēmas vairs. Tur ir traģiski, jā. Viņi izdeg, ja? Viņi tur cenšas būt par to, kas viņi nav, izdabāt visiem, izpatikt, ja? Un viņi ar to strādā terapijās, ja? Pēc tam ar to nav jāstrādā terapijas, jo terapija var tajā nemaz nepalīdzēt dabūt savu pašvērtību. Tur vienkārši, tu tā kā atver... Labi, šitā dēļ varbūt arī kursikus varētu nopirkt. Redzi kursikus. Ko tu domā par visu šo? Lai ir kursiki, Galvenais, lai tu pērtu. Tu esi kritiķis, jā. Un tu redzi, pirmkārt, skatoties spoguli, tu redzi, ko tu gribētu uzlabot, jā. Tu redzi visos pārējos cilvēkos, uzvedībās, kaut kādos paternos, modeļos, to interjeros redzi, jā. Principā tu vienmēr redzi savu dzīvi un apkārtējos cilvēkos un sevi nepilnīgu un neideālu. Man vienkārši tādas īpašības nav. Es nezināju, jā, tā ir. Man tā nav, jā. Un es vienkārši tā kā es vispār to nesaprotu. Tu vienmēr var uzlabot, vienmēr. Un es esmu perfekcioniste. Jā.
pārmet to visiem citiem, ka viņi ir perfekti. Es neesmu perfekcionists. Tu neesi sevi varbūt pieņēmusi kā perfekcionistu? Nē, noteikti nē. Jo, kā? Vienkārši izstāsti, kā var dzīvot ar skatu, ka kaut kas nav labi. Jā, kā var dzīvot? Kā tu to ar to sadzīvo? Nē, un tad ir arī tā problēma, ko noskatieties TV3 raidījumu ārpuszonas Taģikistānas 4. sēriju, kur esat redzēt, kā es tajā mirklī, kā kritiķis, kritizēju procesu, esmu pacēlusi visus kājās un saku, daram, jo mēs nevaram šitā turpināt. Un es tur nonāku, un es tur vienmēr nonāku. Kur es būtu, un man liekas, tas nav labi. Kā tā var būt? Tā kā tu es redzu, ir sūdi, tad es saku, šitas ir sūds, labojam. Jā. Jo es esmu daļa no komandas. Jā. Tad ir komandas, kas bija noslāpējumi, lai tas sūds tur peld. Un tad viss ir mākēji prom no turienes, jo es nevaru būt tur, kur sūds peld augšā, un neviens viņu nepievērš uzmanību. Bet redzi, kā dažreiz tavu padomu neprasa. Dažreiz tavu padomu neprasa, un tev ir jāsadzīvo ar to, kā tu sauc to kaku, kas peld. Tev ir vienkārši jāskatās, ka viņš peld un jātur muti ciet, tāpēc, ka tev padomu neviens nav prasījis. Tu esi iemācījusies ar šo sadzīvot. Vienkārši es zinu, ka daudziem cilvēkiem vienkārši tā kā viņiem gribās to pateikt. Viņiem ir vienkārši tā kā sevi jātur tā rokā, lai paklusētu. Tagad mums jāpaklusē, mums jābeidz filmēt. Un jāpēc bērniem. Tad tu nemāki, vēl neesi iemācījusies. Es nevaru paklusēt. Dažiem, tad, kad es negribu nodarīt pāri, tad es klusēju. Tad tu saproti, ka tā var nelūgt padomu, var nodarīt pāri. Jā, to gan. Un spēlē, kad nē. Un, bet zini, kas tagad daru? Es saku, tu gribi, lai es tev pastāstu? Un tad cilvēks pasaka, tas nē, tā nevar. Es taču viņam piedāvāju. Kurš pieklājīgs cilvēks pateiks, tu man tā pateiks, Darija, man tev ir padoms. Es negribu viņu dzirdēt. Es tev pateikšu. Es varētu tev pateikt, es negribu Māra dzirdēt. Vienkārši tā kā un es ar tā vīram saku, viņš arī mēģina dažreiz man iesmērēt savus padomus. Man tev ir ko teikt. Bet iedomājies, ir dvielas. Man patīk, viņš labi smaržo. Bet, beigās, pieklājīgs cilvēks, kurš tā kā, nav pieredzi tā kā, viņš pats ieberzās. Un tad es varu šādu vaļā. Jā, bet tu esi iztērējusi enerģiju, un vēl nevar zināt, kā beigsies attiecības ar to cilvēku. Labi, klausies, vienkārši pēdējie vārdi. Ko nozīmē dzīvot sevi un kāpēc ir jādzīvo sevi? Ko tu varētu mums pateikt? Ģenerātori, manifestējoši ģenerātori. Kaifs, bauda. Atbildēju. Reāli bauda. Tā, ka tu dzīvo sevi, un tā, ka tā fucking nāk frustrāti. Vai melanholija izrādās? Jā, abonē. Abonē šo kanālu Cilvēka dizaina virtuve. Noskaties pirmās sērijas arī. Noskaties pirmās sērijas. Lūdzu, ielogojies YouTube kanālam, YouTube'am vispār, lai tu varētu abonēt, lai tu varētu komentēt. Tas mums ir ļoti svarīgi. Un nepalaist garām arī turpmākās garšīgas receptes. Un vēl viena lieta, kad noteikti pakomentē par to, vai šī te daļa otra puse, vai es tur biju mazāk fake tavuprāt. Mums tur kāds gudrs cilvēks otrā pusē, kas dzīvo sevi, varēs pateikt. Tu tā kā prasi padomus, Nevar būt padomus, Nē, tikai to, vai bija mazāk fake nekā pirmajā daļā. Padomus es nevaru. Nē. Es varu kā Instagramā tā pasaku tā. Man padalos ar kaut kādu savu problēmu, un es vienmēr pierakstu tā. Es padomus jums šobrīd neprasu. Es jums padalos, es zinu, kā rīkoties, bet padomus nevajag. Un tad tiešām neviens nedod. Bet ja tu vienkārši padalies ar problēmu, visus reiz sākā rakt, tad tu padomu neprasi, tu prasi, bija fake-āka vai... Viedokli. Paldies! Paldies jums!